Cienījamās dāmas, godātie kungi, sveicu jūs mūsu tradicionālajā pavasara elektrisko transporta līdzekļu seminārā, ko mēs kopīgi ar Energoefektivitātes centru organizējam no 2009. gada. Šodien šajā seminārā turpināsim to tēmu, ko aizsākām pirms gada, proti par elektromobīļu eksploatācijas pieredzi. Šī pieredze ir būtiska, es domāju, gan lietotājiem, gan potenciāliem elektromobīļu pircējiem. Tāpat arī noteikti noderēs valsts politikas izstrādātājiem, jo satiksmes ministrija šobrīd tātad izstrādā plānu par alternatīvo degvielu infrastruktūru, kur tātad apskata un salīdzina dažādas bezizmešu vai mazizmešu autotransporta tehnoloģijas. Kamēr mēs esam visi kopā, uzreiz gribu pieteikt, ka nākošais tāds elektrisko transporta līdzekļu lietotāju un interesantu pasākums, kur mēs varam turpināt apmainīties ar pieredzi, būs, jau var teikt, arī par tradīciju topošais elektrotransporta līdzekļu salidojums. Šoreiz tas notiks Rīgā, 5. maijā. Informācija noteikti būs mans pārstāvētās biedrības bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība tātad mājaslapā un arī citur, kur publicēs. Tātad par šīs dienas kārtību, tā kā dienas kārtībā es tad piedāvāju, ka noklausāmies prezentētāju un visus prezentētājus. Un tad, kad ir jautājuma daļa, tad arī viss, kopīgi pārunājam. Varbūt izņēmums, ja kāds no prezentētājiem nevar palikt līdz galam, tad pateiks, un tad mēs uzreiz varēsim viņam uzdot jautājumus. Un tātad, kā pirmo es aicinu tātad pastāstīt par savu skatu uz elektromobilitāti, tātad Vides investīciju fonda pārstāvu, jo šie elektromobīļi ir iegādāti par KPFI instrumentu līdzekļiem un tad attiecīgi šie projekti tiek administrēti.